brauc mājās no ārzemēm mūsējie. Nu, par cik šis ir patiesības laiks, tad visur visu lien ārā un neko nevar noslēpt. Kad izrādās, ka tās labvēlīgās rietumu valsts, nemaz tik jauki tie cilvēki tur nav, latvieši ir dušīgi strādātāji, un šobrīd, nu, kaut kā viņiem pat nemīl maksāt, un viņus visos grēkos vaino. Mēs neesam vainīgi, bet mēs esam karmiskos parādus atstrādājuši. Un lai nu kas, man nav par savu tautu jākaunās. Ar lielāko daļu lepojos. Tā daļiņa, kas virsū, nu, teikšu latviski, tie ir mēsli. Bet mēsli vienmēr ir paviegli, viņi virspusē peld. Un tikko būs līdzsvars, un tas nebūs tik ļoti ilgi, ja maz jāgaida. Mēs to muciņu pašķiepsim sānus, un tos mēslus mēslainā ieskalosim. Un tad ir vēl viena lieta, ka mums ir jāpiedod un jāizmirst pagātni. Nekādu melno lentu pie karogiem mums nevajag. Mēs varam atdot godu tiem, kas ir zaudējuši dzīvības par Latvijas brīvību visos laikos, arī komunistu laikos. Mēs nekad nevaram aizmirst tās bērnu nevainīgās dvēseles, ko ir iznīcinājis komunistu terors visām tautām, ne tikai latviešiem. Ir jāzina īstā vēsture, un īstā vēsture nav jauka. Šobrīd lasu grāmatu par karalieni Viktoriju, un ne romānu. Tie ir vēstures fakti, tie ir arhīvu materiāli, tās ir dienas grāmatas no tiem laikiem. Skādus laiks, bet karalienes Viktorijas māte bija vāciete, un viņas radi precējās ar krievu cariem. Ai, cik interesanta kombinācija. Nu tad viņi, tie, kas sev uzskatīja par augstdzimušiem, nemaz tādi jau arī nebija, jo tā tuvā radniecība tikai liek izvirst tam visam. Mūsu senči zināja, ka gailis jāved no pagasta cita, jo citādāk vistas nedēļas olas. Mūsu senči zināja, ka tā govs ir jāved pie buļļa, tur tālāk, aiz vairākām kaimiņu mājām, lai nebūtu tuvu radniecība. Tā tika iznīcināta faraonu dzimta, kad bija tuva radniecība. Mums ir bijis labi, jāsaka paldies tiem, kas garām gāja, kas šeit kādu laiku padzīvoja. Mēs esam krustām šķērsām savienojušies ar citām tautām, un ģenētika saka, ka tas pirmās pakāpes un otrās pakāpes krustojums ir ļoti spēcīgs. Nevien dzīvniekiem, bet arī cilvēkiem. Es drusciņ to ģenētiku mācījos. Es daudz ko esmu mācījusies, jo mācīties ir interesanti, un arī šodien šajā vecumā, un man drīz vien būs tie 70, tik un tā dzīve ir interesanta. Ja mēs vēlamies kaut ko uzzināt, tad tās zināšanas gāžas mums virsū visādos veidos. Un tā ir laime. Un tā ir iespēja nepalikt vecam. Tā ir laime iet laikam līdz, un laikam būs jāiet līdz. Ir 21. gadsimts, nevar saimniekot kā agrāk. Ir vēl viena lieta, par ko runā. Nu runā, ka mums tie nodokļi pa lielu. Būtībā tā nav taisnība. Tikai mums ir uzņēmēji, kam negribas nekārtīgi algu samaksāt darbiniekam, un kur nu vēl nodokļus, labāk sev jaunu mašīnu vēl nopirkt. Tie, kas kaut ko saprot, tie maksā nodokļus, un viņi zina, kad ko tas paliek, bet tie runātāji parasti nav darītāji. Diemžēl visi nevar būt uzņēmēji, un tās atkal ir muļķības. Nevajag mācīties uzņēmēju darbību, tās ir pēdējās muļķības. Ja tev nav talanta, ar kur tu piedzimst, ka tu vari vadīt, tad nav jēgas to mācīties, jo nekur jau viņus par tiem direktoriem neņem. Vienalga, ko jūs gribat apgūt, sākiet no apakšas. Un tikai tas, kas sāk no apakšas, spēj saprast, kā var tikt uz augšu.
mācoties un ar pacietību. Tie, kas grib ātro naudu, tādi laiki ir beigušies, jo kas viegli nāk, tas viegli aiziet. Un arī to mēs redzam tagad, un turpmāk arī redzēsim. Paldies Dievam! Var vienkārši Dieviņam palūgt šobrīd mieru un spēku izturēt šo laiku. Es jūs ļoti mīlu un būšu jums blakām, un es zinu, ka mums izdosies. Atā!